Pirmo reizi Līvānu jeb Līvenhofas stikla fabrikas vārds dokumentos minēts 1887. gadā. Stikls Līvānos ar vairākiem pārtraukumiem tiek ražots līdz 2008. gadam, kad fabrika piedzīvo kārtējo bankrotu. Darbu zaudēja vairāki simti iedzīvotāju. Ļoti grūti runāt šodien par šito lietu. Nebija runāts, bija strādāts, tagad viss izpostīt. Lielākā daļa dzīves atdodas tik lieka. Pirmo reizi runāja grūti. Ne jau tiem ārzemniekiem, viņiem vispār tas neinteresējas, tā domāju. Viņi pietiekoši labi situēti, tie cilvēki bija, kurus es zinu, kuriem tas piederēja, tā firma. Viņiem tas bija nieks tāds stikla fabrika. Viņi nesaprata viņas vērtību, to izstrādājumu. Bet šeit, no mūsu skatu punkta, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tas ir ļoti daudz cilvēku mūžs un darbs. Un vēlni meitenes bija pārcentušies un vienai glāzē kaut kur te caurumu izvarbušas. Tas ir gravētais. Nu, skaista, pareizi. Jā, un tas galvenais. Tas saskandina. Prieks, kur tu rodies, laime, kur tu kavējies. Stikla ražošana, tas tāds kaut kāds, ja kam ir bijis tas prieks vai laime redzēt to pašu ražošanu, tas ir tāds maģisks process, jā, kad liekas, ka no kaut kādām smiltis tādas sastāvdaļas soda tāda pelēcīga, teiksim, nenozīmīga sastāvdaļas, no tādām sastāvdaļām sakausējot un iznāk stikla masa, no kuras pūtējs rada tādus brīnumus, kā tas maģisks process, to varēja skatīties, acis nenovēršot. – 1903. gadā Līvenhofas stikla ražotne bankrotē.
1904. gadā tiek nodibināta Līvenhofas stikla un korķu ražošanas akciju sabiedrība. Stikla fabrikā strādā 513 strādnieki, tomēr 1915. gadā kara darbības rezultātā fabrika tiek nopostīta. 1922. gadā tiek nodibināta akciju sabiedrība Latvijas stikls. 1934. gadā akciju sabiedrība bankrotē. Fabrikas ēkas un iekārtas tiek izpārdotas. Beidzoties Otrajam pasaules karam, 1944. gadā Līvānos sapulcējas stikla pūtēja grupa ar vēlmi atjaunot stikla ražošanu. 10 cilvēkiem izdodas atkal visu sākt no jauna. Man tētis stāstīja, kad pirmie pūtēji, kad pēc kara salasījās, tur atrada ķieģeļus, tur sataisīja nelielu maziņu tādu vanniņu, un viņu ražoja burkas, tur visādas 3-litrīgas burkas, tur litrīgās, un tad saražo, un tad maisā ar laivu pāri Daugavai, tur pārdot, vai apmaiņa pret tur kādu preci. Tā viņi ražoja tur kādu gadu strādāja, kamēr tad jau piespieda tur. Kaut kā reiz manā tēva brālis Voldis, tas bija pirmais, viņš nav direktors, bet tāds kā meistars pielika viņu klāt no pilsētas, lai kontrolētu visu darbu. Visi pašmācības ceļā kaut ko apguvuši, kaut ko redzējuši. Dienu un nakti tur. Dienu un nakti, bez brīvdienām. Uz dziesmu svētkiem mani pat nepalaida. Beigās atnācam pie slēdiena, kad vismaz jāuzaicina katrā maiņā kādu vismaz vienu cilvēku, vai ne, no Krievzemes, no Baltkrievijas, pareizāk sakot. Puiši atbrauca tur vesela brigāda konzervu automātu, tur vesela brigāda, mašīnisti, iestādītāji. Tur sāka ieviet jau daudz maz. Fabrika aug, nāk jauni cehi, aizvien palielinās darbinieku skaits, jo, jāsaka, tas viss ir tāds, pašas fabrikas darbinieku nopelns, jāsaka, jo ar viņu iniciatīvu, ar viņu, teiksim, tādu, es nezinu, entuziasmu, jāsaka, jo tas viss notiek, jo rodas tās jaunās idejas, jauni cehi, viņi saprot arī to, ka nevar ražot tikai, piemēram, kaut kādas pudeles un burkas, sāk jau, teiksim, jau domāt par kaut kādiem šķirnes traukiem, tātad par vāzēm, glāzēm, par kvalitāti attiecīgi. Braukā apkārt pa visu tajā laikā Padomju Savienību, teiksim, pa visām fabrikām, kuras ir iespējams kaut kādu pieredzi iegūt un veidojas, bet piemērotos mūsu apstākļiem, teiksim, un no tā, teiksim, jau 80. gados, jāsaka, Līvānu stikla fabrika bija slavena visā Padomju Savienībā un eksportēja uz ļoti daudz pasaules valstīm savu produkciju, tā izaugsme bija milzīga, sākot no tiem 44. gada, kad sāka līdz, teiksim, 80. gadiem, tas ir, no 10 strādniekiem, var teikt, izaug līdz 1250 strādniekiem. 70. gados Līvānu stikla fabrikā apgūst krāsaino šķirnes stikla trauku ražošanu. Sāk ražot termosa kolbas. 80. parādās pirmie kristāla trauki. Visu laiku tā attīstība bija, sākot no mazām 2 krāsniņām, beidzot ar 10 krāsnīm. 10 krāsnis, un katrā krāsnī savs sastāvs un savas problēmas. Un man ļoti patika, kā vienu reizi teica viens galvenais inženieris, man liekas, viņš bija no Krievijas atbraucis, viņš teica, pie jums ir kā universāla veikalā. Jūs visu ražojat. Baltās vannas, konservu buņģus, 02, 05 krējumu. Dobelē ražojām tādus saucām par šļapancēm, 230 gramīgās burciņas tādas. Asortiments bija ļoti liels. Un mūs beidza nost vistrakākais tas, ka
Mēs jau, ka piebāzām visus pilnus ar burkām, visi nāca un lūdzās, lai kaut vai brāķi dodam. Stāvējieties, sagādnieki, visi lūdz, nu tā ir laba pudele, nu kas tur ir? Ar mūsu līdz beigām pudele bija ļoti laba. Ar mūsu pudelēm naglas dzina iekšā. Naglas dzina tiešām. Tad pudeli, gandrīz, tik nezinu, man nav nevienas tās alus pudeles mūsējās, jums nodemonstrētu. Tas būtu fokus viens. Ar naglas, vienkārši, drošs, zem iekšā ar pudeli. Latvijas smiltis mēs pudelēm un burku stiklam lietojām un Latvijas Jēkabpils dolomītu. Tās bija mūsu vietējās izēvielas. Pārējās visas gan bija ievestās izēvielas. Gan soda, gan krīts, gan pārējās visas piedevas, kas stiklā bija vajadzīgas. Tās visas bija ievestās no bijušās savienības. Kad strādāja mehanizētās izstrādes cehs, kur ražojam burkas un pudeles, tad mēs izlietojam vienu smilšu vagonu diennaktī un vienu sodas vagonu 3 diennaktīs. Tas ir smilšu vagons, ir no 65 līdz 73 tonnām pēc tā daudzuma, kas nāca. Un apmēram tā soda uz 60 tonnām. Te var redzēt, ja teiksim, kā tas izskatījās, ka tiek saražoti 1000 dienā, ja? Un tad tas viss, teiksim, no tās karstās preses, no automāta, viņš virzās pa speciālu slīdošu lentu uz tādu atlaidināšanas krāsni, un tas ir tāds, vesela produkcijas, vai neteiksim, redzēt, cik tas ir, kāds tas ir apjoms, ja. Un te var redzēt, ka notiek brāķēšanas process, tātad skatās kvalitāti, visas, teiksim, tās burkas, kas neatbilstam noteiktiem standartam, tiek atkal sadauzītas un nodotas lauskās, lai viņas var pārstrādāt. Un tālāk jau var redzēt, ja, teiksim, ka te tiek sūtīta šī produkcija, te var redzēt burkas, ka viņas tiek saliktas uz speciāliem palikņiem, un tā kā stikla fabrikai pašai bija pievienota klāt dzelzceļa līnija, teiksim, tad viņas tiek krautas vagonos un tālāk sūtītas attiecīgi uz to vietu, kur viņa tiek pasūtīta pa visu Padomju Savienību. Un arī ļoti daudz eksportē uz ārzemēm. Mēs sākām eksportēt 73. gadā. Vispār es visu iznīcināju, visus savus materiālus, kas man bija. Kāpēc? Tāds bija periods, kad aizgāju no stikla fabrikas. Es tik slikti jūtos. Ja arī mani bērni teica, ka ir jāiet prom no stikla fabrikas, ka vairāk mammai nevajag mocīties tur. Un zināt, ko? Man bija toreiz, es biju pierakstījusi. Man viena burtnīca tikai esmu saglabājusi. Vienkārši es rakstīju viņu savu prieka pēc. Man tik ļoti patika darbs. Tas vispārībā ir nenormāli, tā nedrīkst būt. Bērni bija mazi un es tik ļoti strādāju. Un kur es visu pierakstīju, kādas glāzes, cik uz kādu valsti, kur, kad, kas, kā. Un tas viss ir sarakstīts. Var sakot, 73. gadā sākām ražot uz eksportu. Uz Mongoliju, Somija pēc tam parādījās, Jordānija, Polija. Un tad bija tāda trauka, kas gāja uz Angliju, uz Itāliju 79. Daudz un dažādas tiešām. Un tad parādījās 87. Tad jau bija Federatīva Vācija, mums bija, tur bija laba firma. Es vienmēr skaitu, ka es esmu stikolčiks, kā tur smējās visi. Stikolčiks. Citreiz ciemos, kur aizbrauc, atved kādu dāvanu, tur kādu zitiņu vai kādu glāzīti tur nopērt. Visi brīnās. Es saku, pats iztaisīju, jā, tu vari kā, tā. Saku, brauciet ciemos, aizvedīšu uz ekskursiju, tad viņi brīnumā bija visi. Kā tā var tāda stikls kā medus apmēram tāds šķitis. Un tev iztaisi tādu trauku. Bija tādi kuriozi citreiz, ka atnāk ekskursija, atceros mēs taisiem krūzes. Viņš prasa, ieto man vienu. Es saku, nevar, viņa karsta, viņa izskatās, ka jau balta, viss normāli, bet viņa kaut kur pie 700 grādu temperatūra. Es saku, nevar, viņa karsta baigi. Es tūlīt.
atskrien ar kasti kaut kādu koka kasti, met šurp. Nu, joku pēc iemetam, viņam uzreiz sāk degt tā kaste, tad viņš izmet, viņš pats netic, ka tāda temperatūra tam vēl stiklam. Tāpēc, ka tur stikla rūpnīca bija, tikai tāpēc visus zināja. Ja kā tikai pasaka, ka tu no Līvāniem, tad tev visi vārti bija vaļā. Vienalga, kur tu darīji, ko tu gribēji darīt, ja māju cēlām, ja visi māju, kad cēla, tur nekāds runas nebija, tev visu varēja materiālus, kurus nevarēja dabūt, tev būs, bet tikai atved kaut ko no stiklinieka. Bet tas tā bija. Tas ir formas, koka formas, kataļņiki. Jā, bet ziniet ko? Es nebrīnos, ja tas ir mans. Jo es tāds tieši taisīju. Tad es stiklu lika iekšā, viņu apstrādāja kā vajag, ja? I tad pūtām darījām. Kataļņiks saucās. Tā ir trubiņa. Tādām tikai ar lielo mums bija. Tas ir glāzēm domāts ar šito mazo, jā, bet viņa kaut kāda pārauta veci galīgi. Tur vārsti iekšā stāv, viņu puš gaisu. Termosa kolbas ar tādiem taisīja, bet tikai mums bija lielās tās bumbieres. Bija ļoti interesanti strādāt, tāpēc, ka mums bija fabrikā ļoti kolosālais kolektīvs, mākslinieku kolektīvs. Viņi izgudroja šo to. Mēs pūtēji, tur palīdzējām viņiem ļoti daudz. Genadijs Titovs tas vienmēr kaut ko izgudro pats tur ar māksliniekiem kopā. Viņi izveido jaunu preci, kaut kādu veidu, tur trauku vai tur vāzes. Tad viens brīdis bija, tas bija 76. 8. gads, laikam, kad mēs to mūsu direktors Zosins, tāds bija kolosālais stikla direktors. Tas ir viņu nopelns, ka viņa fabriku tā viņš pacēla. Tad mēs to krāsainu vannu stiklu laidam, ja mēs 10 cilvēki, kas dabojam valsts prēmiju. Latvijas valsts prēmijā tur mūsu kolektīvam. Man galvā iet kaut kas, viss es ņemu taisa. Jā, bet man arī bija, man personīgi bija ļoti labi tas, ka es ar māksliniekiem no visas Padomju Savienības strādāju, kad bija atbraukuši daudzas ilgus gadus, ja? Viņi atbrauc, es pa svētdienām, svētdienām, pa brīvdienām ar viņam strādāju. Ja? Pēc tam no Rīgas bija braukuši no mākslas skolām, no visurienes. Ja? Pieredze parādījās. Mēs tur paši taisījām priekš sevīm arī tur iziltiņas, groziņus, visu ko. Bet faktiski to mēs taisījām tā kā saka nelegāli. Priekš sevīm, tur tā atmiņai vai ciemos braucot, paņemt, tur aizved. Vairāk, man varbūt es labs, kā saka, izpildītājs. Genadijs tam galvā višķiņ strādāja, viņš tur citreiz atceros, mēs tur strādājam, viņš pieiet, mums tur bija tur laiciņš, pusdienu laiks, tur 20 minūtes, viņš saka, vai pamēģināsim lauvu iztaisīsim. Saku, kā? Viņš jau visu izdomāja, tad mēs tur fiksi par 20 minūtēm iztaisam lauvu. Tādi visādus tur groziņus. Genādijam vairāk tā galva strādā, laikam viņš kā mākslinieks vairāk tur štukoja. Šitā vāze, šitā ir manējā. Vāze šitā. Šitās ir manējās visas, ja? Sakiet, kā jūs tās cakainās maliņas esat? To vajag redzēt visu. Līmējas stikls virsū, pēc tam ātri, čik. Viss ar rokām darās, ja? Jā, labi, ka šitie darbiņi ir, ja? Roku darbs. Nācis ņem un zīmē. Apzeltīts, ja? Jā, tas ir apzeltīties. Un šitie gāja uz Saltarābiju. Šitas arī. Tā ar roku ņem un zīmē. To nevajag. Tur nekāds šablons negāja. Tas ir brīvi no rokas zīmētais. Un visiem vajadzēja būt vienādiem. Ja būtu tagad labprāt, nevienu citu darbu nedarītu, iet un zīmētu.
Brīvās formēšanas trauki, tas ir tie trauki, ja, kas tiek pūsti bez formas, tas ir ļoti daudz atkarīgs no stikla pūtēja prasmes, bet stikla pūtēja Līvānu stikla fabrikā bija ar lielu pieredzi, jāsaka. Bija speciāla brigāde, kas strādāja tieši pie stikla māksliniekiem, kas izgatavoja visus eksperimentus, kas izgatavoja pirmos traukus, teiksim, tad, kad mākslinieks izdomā skici, tad attiecīgi arī tas stikla pūtējs arī to mēģina izpildīt, cik tas ir reāli iespējams, cik tas ir sarežģīti. Jo jāsaprot, ka fabrika ražoja tomēr masu produkciju. Līdz ar to tam traukam ir jābūt tādam, kas ir viegli ražojams, teiksim, masveidā. Un jo, piemēram, ļoti daudzas, teiksim, skices un kaut kādi atkrita tikai tāpēc, ka trauks ir skaists, bet, piemēram, masveidā ražošana viņš ir pārāk sarežģīts. Šitas ir groziņš pirmais, kad bija taisīts pats. Tev vēl bija varianti viņam, ja tādi smuki, ja, bet tas ir pirmais, kad es viņu negribēju pieņemt vēl mākslas, kad es atdevošu no Hudsavietu. Što te negribēju pieņemt. Es atceros, pateicu, у него есть тенденция к лопанию. I nepieņēma. I visi daudzas gadus taisīja, bet visiem bija labi. 8. martā laba dāvana bija sievietēm, ja? Bet pieņemt negribēja viņi. Ja? Ja, nepieņēma. Ja? Ir darbi, kuru taisa gandrīz stundu, bet tā stunda aiziet kā 1 minūte, bet ļoti sarežģīta. Vienu kaut ko nepareizi izdara, visi izsvied ārā. Cik daudz bija tie varianti, kas neizdevās, kas tika sasisti? Oi, to jūs variet cilvēkiem manējiem paprasīt, draugiem, kolēģiem pa darba, ja cik visi stāv skatās tur pusstundu, 20 minūtes, kamēr taisi to visu, ja? Pēc tam man nepatīk, es paņem izsviež ārā, visi šokā. Tā bija. Tur tajos izstrādes cehos, jā, teiksim, tur, kur strādāja stikla pūtē, tas bija tāds asociēts bija ar milzīgu troksni, tā ka viss dun, vai ne, viss un šausmīgu karstumu. Man mēnesī vajag tur uztaisīt 4-5 tūkstoši tās vāzes, ja? Jūs variet iedomāties, ka tu strādā kā robots, ja? Ja visu laiku vienu to pašu dari. Tev citu kustību nav. To stiklu ir jānotura viss, ja, tāpēc ir mugurkauls, viss ir rokas šausmīgi sāp. Pirmos gadus, kad es aizgāju projām, kādus 3 gadus, es domāju, es sāku mašīnām nodarboties, es rokas nevarēju pacelt. Kamēr strādāju, bija normāli, kā tikai pārtrauc to darbu, sākās problēmas. Ja. Bet tās ar rokām, ar kājām problēmas visiem pilnīgi stikliniekam. Pārsvarā šitās slimības. Ja. Pēc tam ar plaušām, es domāju, tur putekļu šausmīgi bija soda, viss tas, jā, bet daudz cilvēku aizgājuši projām, nav sen jau viņas. Protams, viņš bija kaitīgs, šitas darbs, ļoti kaitīgs. Ar zelta strādāt, kaitīgs. It īpaši, ja tu gadījumā esi stāvoklī. Tad ir kaitīgs. Un ja tevi nepalaiž uz vieglo darbu, tad, visādi ir. Piemēram, mans dēls ķēra to, ka tas bija. Un strādāju pie zelta, es domāju, kas tur viegls darbiņš, ja? Uz veselību tas ietekmēja viņam pēc tam. Kad ar meitu, tad jau uzreiz man uz vieglo darbu. Vairāk nedrīkstēja strādāt pie zelta, jo tas kaitīgs. Agrāk bija tā, ka strādājot tajos smagos darbos, pūtēji un šihtas iebērāji un stikla kausētāji un tie, kas pie apgriešanas ar gāzi darbojās, tie varēja visu aiziet ātrāk pensijā. Un pēc tam to visu, protams,
atmainīja. Šajā ziņā Padomju Savienībā zināja, ka tādu darbu strādājot ir tiešām jāaiziet priekšlaicīgā pensijā. 90. gadu sākums. Līdz ar Padomju Savienības sabrukumu Līvānu stikla fabrikā iestājas strauja lejupslīde. Saražotajai produkcijai vairs nav noieta. 1994. gadā uz valsts stikla fabrikas bāzes tika izveidota akciju sabiedrība Līvānu stikls. Ļoti spēcīgi ietekme arī valdības pieņemtajiem lēmumiem, kad 90. gadu sākumā. Jo tajā laikā rūpnīca orientējās principā tikai uz Padomju Savienības republiku tirgu. Un valdības ieviestais rubļa un lata kurs momentāli atgrieza to tirgu. Un tad bija ļoti grūts periods, kaut gan arī tad rūpnīca spēja izdzīvot un nostabilizēties un pārorientēties uz jauniem tirgiem, uz Rietumu Eiropu, uz Vāciju, uz Angliju un Holandi. Bet, nebija viegli. Nekas cits neatlika, kā meklēt citus pircējus. Un tā sākumā es braucu uz tādām izstādēm. Vislielākā izstāde Eiropā ir Frankfurtē pie Mainas. Tur ir 2 reizes gadā izstādes notiek starptautiskas, februārī un augustā. Un tur tad staigājot pa tiem paviljoniem, 10 paviljoni, kur ir pilni pārpildīti ar visādiem traukiem, gan porcelāns, gan stikls, gan keramika un vēl visādas iekārtas priekš virtuves un mājas. Un visa tā tur ir bezgalīgi daudz. Un tad sākumā vienkārši staigā un mēģina iepazīties ar tiem, kas tur tirgo. Un tad, ko viņi vēlās. Un tad jau atkal parādījās tā, ka bija arī no tās puses interesi. Mehanizēto izstrādes cehu aiztaisīciet, arī līdz ar to uzreiz sākās cilvēku samazināšana. Tur mašīnisti un kā viņi skaitījās, nalatšiki, tas ir automātu iestādītāji, kontrolieres, vesela kaudze, laboratorijā maiņu laboranti, analītiķi. Viss uzreiz gāja, sākās samazināšana. Protams, bija stresi briesmīgi, jo cilvēki palika bez darba. Ap 90. gadu es jau jūtu, ka es strādāju pa velti. Ja? Ka es vairāk to izturēt nevarēšu, es paprovēju aiziet projām no stiklinieka, es aizgāju, padevu iesniegumu, aizgāju projām, aizbraucu uz Poliju. Paņēmu savus instrumentus, visu aizbraucu. Ja? Es gribēju paprovēt tur strādāt. Ja? Bet nedēļa laikam pagājas, pa Poliju izblandījos tur riktīgi, ja? Un es visu sapratu, ka tur nopelnīt naudu nevarēs. 1997. gadā rūpnīca pārstāja darboties. Pēc gada uzņēmuma vadību pārņēma no ASV atbraukušais Imants Bušs. Darbību izdevās atsākt, taču 2001. gadā uzņēmums ar vairākus 100 000 latu parādiem Latvenergo un Latvijas gāzei tika pasludināts par maksāt nespējīgu un par 180 000 latu pārdots vācu kompānijai Hernerglas. Līvānu stikls pārto par Leitglas. Es nekad nebūtu gājis projām, ja nebūtu izmainījusies situācija rūpnīcā, jo sakarā to, ka starp akcionāriem bija arī nevis mūsu rūpnīcas darbinieki, bet ienācēji no malas, izmainījās situācija rūpnīcā, un es vienkārši uzskatīju par nepieciešamu iet projām no šejienes. Jo direktors arī jau bija atbrīvots no darba, un es domāju, vienmēr vajag atļaut sev pazemot. Tas aizgāja taču 92. gads, tikko tas sākās viss tur. Akcionieru sabiedrība izveidojās tur tā un tā. Kad atnācu, tur bija jau saimnieks, tur jau savādāk bišķiņ bija. Tur jau bišķiņ savādāk tehnoloģija bija, stikls savādāks bijis, ir trauki tur. Tur
plafoni, visādi akvāriumi viņi taisīja. Nu, nebija tāds mākslinieku darbs kā agrāk. Agrāk tu taisi vāzu kaut kādu vai, nu, tur savādāk pavisam bija. Ja šeit tāds standarta štampauka, kā saka, formā ārā. Mēs jau ražojam ļoti daudz, un pārsvarā pēdējos gados mēs gaismas ķermeņus ražojām. Un cik atceros, pat Atēnu olimpiādē ar mūsu gaismas ķermeņiem bija tas laukums izgaismots, bet to jau visu mēs jau sevi nereklamējam kā Līvānu stikls, kā Herner Glāss. Mēs jau bijām zem viņu zīmola. Un tad es vēl nobrīnījos, ka es vienu gadu, es zināju, ka mēs uz Franciju sūtam mūsu zilo stiklu, un ka es ieraudzīju, kādā cenā tur bija mūsu zilās Arktikas, tad es teikšu tā, ja mēs paši varētu realizēt pa tādu cenu, tad jau mēs zeltu un plauktu. Cik tad tur maksāja? Nu, kādas 5 reizes dārgāk nekā mēs realizējām. Tad jau var teikt, ka jūs šeit tā kā lētais darba spēks bijāt. Nē, nu tā tas ir. Nu visi taču vai ārzemnieks, kurš ienāk šeit, viņi jau taču, kurš ienāk, lai mums palīdzētu. Katrs ienāk, lai gūtu savu peļņu. Es vienmēr atceros, kā mana Austrālijas tantes draudzene teica. Viņa saka, jūs domājat, ka kāds latvietis no Austrālijas atbrauc, lai jums palīdzētu. Katram interesē savs naudas maksas. Un tā acīm redzot arī ir. 2008. gada jūnijā Preiļu rajona tiesa pasludina Vācijas kompānijas Herner Glāss meitas uzņēmuma Sija Ledglāss maksāt nespēju. Augstā kreditoru sapulce pieņēma lēmumu sākt uzņēmumu bankrota procedūru. Savukārt 2008. gada martā 98,5% Ledglāss akcijas pārdeva kādam mēnesi iepriekš nodibinātam Lielbritānijas uzņēmumam. Līdz uzņēmuma maksāt nespējas pasludināšanai no Līvāniem nezināmā virzienā tika aizvestas visas vērtīgākās ražošanas iekārtas. Ar īstajiem īpašniekiem, kuri bija nopirkuši, mēs tā arī, es neceros viņu vārdu uzvārdu, ar viņiem mēs arī netikāmies. Un visu laiku jāatceros solīja, nu tie, kas atradās, atbrauks, piemēram, rīt parīt vai pēc 3 dienām vai pēc nedēļas atbrauks un būs. Un tad atkal, atbrauks pēc tik dienām. Un tad atkal vēl sola uz priekšu, atbrauks, viņš teica, nevarēja atbrauks, piemēram, tajā datumā. Šāda veida, nu, tad, kad solīja jau 3. 4. reizi, tas skaidrs bija, ka viņš nekad neatbrauks. Un tās vēstules, kā es teicu, kuras ierakstītas, mēs sūtījām atpakaļ, jo nav kam atdot tās vēstules Anglijā. Ja? Bet tā schēma tika izstrādāta, lai šādā veidā aizietu no atbildības esošais īpašnieks. Bet kā var valstī tas notikt? Nu, normālā valstī, pie normālas likumdošanas, pie tiesībām, kas skar jebkuru uzņēmēju, vienkārši smuki tika izstrādāts. Kāpēc drīkstēja pārdot? It kā, ja pie šādām saistībām, tad nedrīkstētu pārdot, ja skatītos ekonomikas ministrija uz to, tieslietu ministrija, tā ir nesakārtotā vide. Es domāju, ko izmantoja ārzemnieki un zaudētāji. Zaudētāji vislielākais ir iedzīvotāji, cilvēki, līvānieši. Es domāju, ka pamatrūpnīca varbūt nebūtu strādājusi milzīgos apjomos, bet rūpnīca varēja strādāt arī mazākos apjomos. Es domāju, ka te ir iepriekšējās vadības galīga nemākulība un noziedzība varbūt. Jo mēs redzējām, kā pēdējie īpašnieki vācieši, kā viņi aizgāja prom ar skaļu troksni, pazuda bez vēsts. Tas neliecina neko labu par šiem uzņēmējiem. Viņiem bija galvenais mērķis izsmelt šeit visus iespējamos resursus, iekārtu resursus, arī cilvēku resursus. Un tad, kad viņiem kaut par kapeiku palika te neizdevīgi, viņi klusiņām momentāli aizbēga prom un tagad droši vien ir atraduši citu siltu vietiņu. Tika izvests ārā formas, kas ir formas, sīkais inventārs, viss, kas arī visdārgākais bija.
Un reizē arī tajā brīdī bija tāda situācija, kad viņi gribēja vai arī varēja izvest arī stikla šo ekspozīciju. Mēs runājām ar viņiem, un viņi likām saprast viņiem, ka tas pirmkārt ir ļoti nozīmīgi Līvāniem, un nekur citur viņam nebūs tā vērtība, pat Latvijā citā vietā, nebūs tā vērtība, kā viņiem ir Līvānos. Un likām saprast arī, ka iedzīvotāji Līvānu novada pilsētas, viņi gatavi arī aizstāvēt to, ja vajadzēs arī stāties pretī, ja tiks izvests šis muzejs. Cik dienu kā atveram, tā neaizveram līdz vēlam vakaram. Rītā, piemēram, ir, man liekas, 5 vai 6 grupas. Kā iesāksim 10, tā pēdējā ir pusē 4, kaut gan mēs strādājam līdz 4. Šeit jau šīs telpas ir nolietojušās. Padomju šārums. Tur ir kultūras nama zāle, tā klubiņš saucamais. Man liekas, Līvānos kādu laiku viena no smalkākajām zālēm ar parketa grīdu un brīnišķīgu apgaismojumu. Protams, ka tagad jau tur ir drums skats, tāpēc, ka tā parketa grīda pa šiem gadiem, kamēr ir augsts un nekurināts, jau ir izbozusies un sabojāta. Parasti nākot iekšā cilvēkiem ir, tas ir gandrīz vai vienmēr, jo, ir tas brīnums. Šajā zālē jūs redzēsiet ļoti daudz, kas pieder jums arī. Tātad vispirms jau varbūt tie visvecākie trauki un varbūt dažreiz nenovērtētie, bet šie trauki ir no Latvijas smiltīm ražoti, un tātad viņi ir savākti no iedzīvotājiem liela daļa, un te mēs varam paskatīties, kā izskatās tās Latvijas smiltis, kad viņas izkausē. Ko mēs redzam? Tātad siļķu trauki. Suluspiede, glāzītes, visparastākā graņonka, kuru dizainu veidojas ir Muhina. Alderis ir svinējis savu 100 gadi 1965. gadā, un ir jau veidota šāda dizainiska pudele. Tā bija labs savs. Par to nav šaubu. Diezgan unikāls izstrādājums. Vienā traukā jau 2 krāsas. Tātad, kad stikla fabrikā jau bija krāsnis ar vairākām sekcijām, tad bija iespējams dabūt šādu brīnumu gatavu. Vispirms paņem šo balto stiklu, tātad viņu izveido tādu burbuli, tad ņem klucīti zilā, viņu iespiež iekšā un pēc tam šo izvalkā. Protams, tur tā procedūra ir daudz sarežģītāka, bet mums to izstāstīja viens no pūtējiem, kas bija strādājis. Tad, kad mēs sakam, kā tādu brīnumu dabū gatavu, očiņ prosta, viņš bija krievu tautības. Tātad viņiem tas viss likās ļoti vienkārši. Un šis komplekts ar tiem ragiem tātad ir Arktika. Te jau izskanēja arī manu darba biedru vai kolēģu, kā saka, domas, ka žēl, ka nav kādu 10 tādu cilvēku, kādreiz ir bijuši, kas varētu vēlreiz uzraukt visu to uz augšu un turpināt, jo tās, var redzēt, ka tas ir bijis jau tradicionāli labi nostādīts darbs un tādas ļoti oriģinālas lietas ir nākušas. Jebkura glāze, kura ir uz ķepiņas, viņu gatavo 2 cilvēki. Viens pūš šo daļu, otrs virpina ķepiņu. Vēlāk to pašu ķepiņu virpinājis pusautomāts, bet sākotnēji to darījuši ar rokām. Mīksta masa vēl jāsavieno kopā. It kā ar rokām tas tā būtu, var jau taču savienot, pareizi. Viss ir ar instrumentiem un viss ir diezgan lielā ātrumā. Masai
esot mīkstai, karstai. Un vienā maiņā norma bija no 500 līdz 800 glāzes. Tātad 8 stundas strādājam un ir jāizgatavo, bet varēja izgatavot līdz 1200. Tātad cilvēks automāts. Tā ir briesmīga ķīmija. Tātad vāzes tiek apsmidzinātas ar ķīmisku vielu. Šīs vielas iedarbībā veidojas šīs ledus puķes. Lai tās ledus puķes veidotos vienmērīgāk, esot bijušas tās vāzes jāgroza. Un tad cilvēks līdz vakaram ir tā piegrozījies, ka viņš esot bijis kā piedzēries. Viens kungs mums stāstīja, ka viņš ir strādājis taisni šajā pie šiem traukiem. Un viņš pēc tam piebilda, ka viņš it kā ir kļuvis par invalīdu. Viņš teica, līdz vakaram es biju kā piedzēries. Tas pats trauks smirdēja pēc naftalīna, viņa drēbes, viņa māja. Atsakot, smaka ir bijusi drausmīgākā. Kad mūsēji esot ar poļiem kopā aizbraukuši uz Vāciju mācīties, kā šito dabūt gatavu, tad ir bijis tā, ka poļi ir pateikuši, ka mēs neko tādu nedarīsim. Mūsēji darīja, jo par tām vāzēm ir labi maksāts un viņas esot bijušas pieprasītas. Par muzeju dzirdēts bija, bet, protams, tāda unikāla iespēja šeit apmeklēt viņu. Tas ir tiešām ļoti prieks un patīkami, ka mēs paspējām. Šeit šajās telpās apskatīt viņu. Jā. Tā ir tiešām unikāla šeit ekspozīcija, kuru tā ir jāredz daudziem, jāsaprot, kas tas tāds te ir. Tā ir vērtība, kur tu redzi gadu gaitā attīstību un šo meistaru darbu. Tiešām ļoti skaisti. Jūs pavisam drīz esat plānojuši no šīm telpām pārvākties uz citām jaunām, modernām. Kā jums šķiet, kādi būs tie ieguvumi no tā, kad jūs būsiet pārvākušies un tie zaudējumi? Ieguvumi būs tas, ka mēs cauru gadu būsim pieejami diezgan komfortablos apstākļos, skaistā zālē ar modernu dizainu. Zaudējuši, ko mēs būsim? Padomju šarmu. Mēs būsim zaudējuši to, ka šī ēka, vismaz mūsu skatījumā, no viņas aizies, var teikt, pēdējā dzīvība pašreiz. Jo nāk tie cilvēki šeit. Ir tādas dienas, ka ir 200 apmeklētāji. Vasaras mēnešos mēnesī apmēram 1000 apgrozās šeit cilvēku. Un viņi visi bauda šo ēku, šo skaistumu, kas te ir. Viņiem tagad nāksies viņu baudīt citā vietā. Bet tas vairs nebūs šīs rūpnīcas gars, šīs zāles, jo šī zāle 79. gadā laikam ir atklāta un viņa ir tomēr projektēta tieši kā stikla muzejs un būs savādāk katrā ziņā. Un arī es saku, jāpieņem tas, kas būs tas jaunais, jo šīs telpas nepieder pašvaldībai. Droši vien, ka cieši arī tas, ka, es domāju, arī tiem traukiem nav labvēlīgs klimats, ka te ir ziemā tik, cik ir ārā. Vasarā ir mazliet karstāks nekā ārā. Domāju, ka tomēr būs viss skaistās jaunās telpās. Laikam nevar būt neviens vienaldzīgs, ieraugot šo skaistumu, jo tas ir brīnums, ko rada no smiltīm un tādiem vienkāršiem materiāliem. Un rada cilvēks ar savu darbu. Un daudz ko mēs nenovērtējam. Un tāpatās tās ekskursiju tie cilvēki nāk, un tad viņi saka, mēs tikai tagad novērtējam to, ka mums tā vairs nekad nebūs. Tagad viena kundze bija, viņa teica, tagad es aizbraukšu mājās, nopulēšu un nedošu vairs nevienam, lai nedod Dievs kāds nesadauza. Jo viņš saprot to, ka tā nekad vairs nebūs.